Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Es tikko uzspiedu pie āmen. Šis ir pa vienkāršo ar mācītāju. Es šodien paskatījos, kad mums bija iepriekšējā epizode. Mēs Ārprāts. šogad, 2025. gadā, neesam ierakstījuši Nevienu. epizodi. Publicējuši neesam un ierakstījuši, man liekas, arī ne. Mēs kaut kādas intervijas vai kaut ko. Jā, Bet un tā tās kā- viss bija pagājušā gadā. Viss pēdējā epizode ir par adventi. Un mēs runājam, ka tūlīt janvārī būs par finansēm. Jā, Ar tā- uz tādas un nots tā ir mēs- pienācis septembris. Un, Jā, un, tā kā vairāk nekā pusgads ir pagājis. Mēs esam atpakaļ tai pašā vietā, pie bišķī citiem mikrofoniem, bet mēs esam atpakaļ. jā, mēs esam atpakaļ. Un žēl, ka tā, bet dzīve laikam arī Nē, beigās. dzīve, nē, mēs izdevām grāmatu. Jā, mēs izdevām grāmatu, un Nu jā. fokus mums tur bija milzīgs. Jā, Līdz Tad- jūnijam būtībā. tā tad mums ir grāmata Dieva darbi Veslija nometnē. 20 gadus? 20 gadus. Jā. Jā. Tā tad tiem, kam interesē un vēl nav iegādājušies vai redzējuši, tad sazinieties. Noteikti. Un Ir vēl pieejamas. Ir. Jā. Tā. Es uzlieku modinātāju. Mēs mazliet mainīsim visu veidu, kā mēs darām šīs lietas. Nu, vismaz šajās reizēs. Šoreiz. Tā tad 52 minūtes ir modinātājs. Būs pēc 52 minūtēm. Kā tev pa šo laiku ir gājis? Varbūt sāksim ar to tā vienkāršāk bišķīt. Tā. Ļoti labi. Bet gribu teikt, ka tāds, kad man jautā, ko es daru šajā laikā, es ļoti baudu šo laiku. Aizvien baudu. Baudu meitiņas augšanu, baudu mājas dzīvi, baudu tādas mazas un savādākas kalpošanas. Un jā, ķeru katru dienu, ko Dievs dod. Kā tev? Es publicējām grāmatu. Ja? Tas bija tāds liels Tas bija punkts. liels notikums. Bijām, tu arī piedalījies vasaras nometnēs ļoti aktīvi. Tagad ir pienācis rudens un ir mazliet tie apgriezieni, vismaz tādi aktīvie piebremzējuši, varbūt, nu tā varētu teikt. Bet īsti jau nē. Man liekas, ka īsti jau nē, bet vienkārši zemējums ir cits. Jā, nu tā kā ārā tagad nav tik silts vairāk, un šodien it īpaši bija jau gandrīz augsts. Un tad vismaz ir laiks iekšā arī pavadīt laiku un kaut ko varbūt palasīt vai papētīt. Un man arī uz galda stāv apvienotās metodiskas baznīcas sociālie principi. Tu kā 10 gadus ordinēta metodiskas baznīcas. Redzi, bet par šo es tieši baidījos, ka tu es tagad sāks ar uzlikām, un pēc tam būs tā, Gunta teica. Nu labi, tad pa vienkāršo. Kas ir šie sociālie principi? Jā. Es varu sākt ar to, kas tie nav. Okay. Sociālie principi nav baznīcas likums, ja? Baznīcas likums ir kaut kas cits. Nu, tā kā es domāju, baznīcas kārtība un kārtības rullis. Bet sociālie principi, tā pa vienkāršo, vārds sociāls jau nozīmē ko? Tu, kas pētīja vēsturi, tātad uz sabiedrību vērsts. Un savā laikā man ar gadskaitļiem vēl joprojām iet švaki. Metodiskas baznīcas pārstāvji vērsa uzmanību uz to, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir dažādas akūtas problēmas un aktuālas problēmas. Un gadsimtiem ejot, viņas varbūt nedaudz ir pamainījušās, bet sākot ar globālo sasilšanu un beidzot ar nabadzību un cilvēku attiecībām un tā tālāk. Un tad sociālie principi tika rakstīti ar to domu, kur tiek izteikts kristiešu, jeb metodistu kristiešu viedoklis par to, uz ko tad Dievs mūs aicina, kāda ir tā reālā situācija, iezīmējot, kad ir ziepes, pieņemsim tur un tajā jomā, un Dievs mūs ir aicinājis, un mēs nedrīkstam tā kā izlikties, ka viss ir kārtībā.
Ja pieņemsim, mans kaimiņš cieš nabadzību, bet es pārticībā bakā iekšā burgerus, nu, piemēram, vai kotletes, kā latvieši, un šmurēts kāposts, tad tas nav ok. Un tas pamats jau ir tajā, ka Džons Veslijs, kas ir Metodistas baznīcas aizsācējs, lai gan viņš iesākumā bija anglikāņu mācītājs, viņš vērsa līdz cilvēku šīs domas uz to, ka svētāpšana nav tikai personīga, jo mēs ļoti gribam kristietību ielikt tādā rāmītī. Nu, kad ticība tas ir kaut kas personīgs. Es ticu, kāda man daļa, kam tu tici, un kāpēc maniem kaimiņiem, vai manam vīram, vai maniem radiem būtu jāzina, ka es ticu Jēzum Kristum. Bet man ļoti patīk, ka Džons Veslijs, viņš arī bija tāds, harsh, viņš tāds, asbišķiņ, un viņš sauca tādus kristiešus par parazītiem, kas grib tikai to, ka tas ir man, tas ir personīgi, bet viņš teica, nē, ir jābūt arī šai sociālai svētāpšanai, kad mēs savu ticību rādam un darbos arī pierādam uz ārpus, kad mums rūp. Tādā ļoti garā, plašā teikumā. Piemetinot tos skaitļus. Jā, lūdzu. Tātad pirmo reizi tādi kā sociālie principi, viņi tapa tad, kad apvienojās metodistu baznīca ar brāļu draugu baznīcu. Un tad nākošajā pēc 4 gadiem pirmajā tajā konferencē tiek apstiprināti tie sociālie principi, bet pirms tam 1908. gadā pieņem tādus sociālajos jautājumos balstītu apliecinājumu. Bet jā, kā jau tu teici, Džons Veslijs nebija tikai par tādu žēlstības darbiem, bet arī iestājās pret ļaunprātīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, nabadzīgo cilvēku eksploatāciju un verdzību. Un principā man patīk šis teikums, kad pret cilvēku izturēšanos kā pret kustāmo mantu. Un īstenībā metodistu baznīca ir metodisti ir tie, kas pirmie saraksta un tā kā deklarē, varētu teikt, varbūt. Jā, savā veidā. Vai iestājās par šiem sociālajiem jautājumiem, kurus pēc tam pat tā ekumēniski spriež vairākas baznīcas. Un tad jautājums tiem, kas nav metodisti, vai viņiem vēl joprojām ir kaut kas līdzīgs. Čau! Labdien! Un mums te mazi metodisti staigā riņķī. Un es laikam, labi, mums ir tie sociālie principi, bet tad jau, pēc definīcijas viņi ir balstīti Bībelē, vai ne? Jā, viņi ir. Un man patīk arī vēl tajos, mūsu sociālos principos tāds ieraksts, jo tur tomēr, cilvēki, kad raksta kaut ko uz papīra, tas nav tā, kā mēs šeit tā kā runājam, un tad tur viens teikums aizplūst tur, bet tur ir skatīts, lai tā noformulēts būtu skaidri un saprotam. Man ļoti patīk, kad ir rakstīts, ka sociālie principi būtībā ir kā tāds ģenerāla konferences, kas ir mūsu augstākā pārvaldība, lūkšanu saraksts. Un tāda nopietna centiena runāt par mūsdienu jautājumiem pasaulē, balstoties uz biblisku un arī teoloģisku pamatu. Un arī tas, ka sociālie principi ir dzīves dokuments. Tas nozīmē, piemēram, kādus gadus atpakaļ mēs varētu teikt, ka mēs zinām, ka karš nav nekas labs, bet es pieļauju, ka Eiropas kontekstā mēs maz par to runājām. Daudz mazāk nekā pēdējos gadus, kopš Ukrainā sākās karš. Un atkal, tāpēc ir šie sociālie principi, viņi aizvien ir dzīvi un aktuāli un arī mainīgi. Jo iespējams atkal kādas citas problēmas par elektroautomobīļiem mēs varētu teikt drīz aktualizēsies, vai ne? Jo daudz domā, tas ir baigais eko-šmeko, bet patiesībā, kas aiz tā atkal ir, es negribu tur būt nekāds pētnieks, bet tik, cik es saprotu, ko tas paprasa.
Tas atkal ir, kā mēs izturamies pret radību, kā mēs izturamies pret cilvēkiem. Un tas atkal tiek celts gaismā, kad mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi par to, kas notiek pasaulē. Jo tas pamats īstenībā tiem sociālajiem principiem, es tieši domāju, noteikti tas balstās uz radīšanas stāstu, kur Dievs teica, viņš visu radīja un teica, tas viss ir labs. Jā. Vai ne? Un tad, ko viņš teica? Ka viņš radīja vīrieti un sievieti, viņš teica, un tagad jūs par šo visu gādājat, rūpējaties. Un tad būtībā sociālajie principi ir par to, cik mēs sūdīgi rūpējamies par to, ko Dievs visai pasaulē ir uzticējis. Nu jā, bet ja tā domā, mēs šeit esam uz laiku, un tad varētu viens teikt, kāda starpība tu jau tici? Tā kā dzīvē ar Jēzu pēc tam, un priekš kam tev domāt par šito tik ļoti iespringt kaut kādām, piemēram, man liekas, dažas no tām tēmām, un man liekas tām, ko mēs arī šodien pieskarsimies, mazliet ir tādas, ko tad es viens var izdarīt? Vai kā tad es viens var ietekmēt pret lielo rūpniecību kaut kur Āzijā? Vai... Jā. Tā. Bet man liekas, ka te jau mēs atgriežamies, ko Džons Veslīs daudz ir runājis, īstenībā, ka to sirds attieksmi, un tā kā mēģinot un domājot, un tiešām parādot to sirds attieksmi, ka, es redzu, mēģinu šķirot tos atkritumus no vislabākās sirds. Jā. Tas uzreiz nav tā vienaldzība, man liekas. Tā un tā vienkārši pasakot, kas ir sociālai principi. Jo tas jau arī ir tas, ka līdzīgi šis Bībeles pants par lūkšanu, bet tas arī par mūsu rīcību, kad Tēvs redz, ko mēs slepenībā darām. Un pat tad, ja tie nav tiešām, mēs neejam kaut kādos mītiņos, un tur nestāvam ar plakātiem un tur par kaut ko neprotestējam vai tagad nesākam vilkt kaut kādas akcijas, bet mēs darām to, ko mēs katrs tajā savā laika limitā varam. Un ja katrs mēs tā domāsim, ko tad es viens pretstatā tam, tad tiešām no mūsu pasaules maz kas paliks pāri. Un man bija kaut kāda vēl doma, bet es aizpeldēju klausoties tavā, kam es rītīgi piekrītu, kad citreiz liekas, kad rokas nolaižās, bet... Jā, un tā jau ir laikam ar jebko, kā pa bišķītim... Es atcerējos, ko es gribēju teikt. Jo, tā kā varētu teikt, pieņemsim, cik daudz mainīsies no tā, ja es nelietošu plasmas maisiņus, bet es lietošu audumu maisiņus, vai, pieņemsim, es vispārīgi nepērku plasmas maisiņus. Es arī esmu aizmirsusi savu kārtējo audumu maisiņu, man liekas, ka viņi man ir diezgan daudz jau, tad es nopērku šodien. Es atkal biju viena no tām, kas nopirka papīra maisiņu, jo viņš mums vieglāk pārstrādājās. Tad pagaidi. Ārprāts. Es negribu griezt ārā neko. Es zinu. Bet tāpēc lūdzu piedodiet, mēs šogad neesam ierakstījuši, un šitam ir jābūt trenētam, kas mums nav bijis. Jā, un ir tiešām tā, ka tās domas aizpeld. Jo Dievs, kad es nomiršu, pieņemsim par to debesu valstību, tu teici, ejot apakaļ pie tā, kad kāda jēga man te tagad kaut ko darboties, ja mēs zinām, ka mums būs mūžīgā dzīvība, bet pirms es nonākšu tur, Dievs jau man personīgi prasīs, Gunta, bet ko tu darīji? Lai zeme, kuru es radīju ļoti labu, nepiesārņotos vēl vairāk. Un tur būs tas, kur es varēšu stāvēt Jēzus priekšā un tiešām teikt, es ritīgi centos. Jā, bet tādi sociālai principi nekur Bībelē nav rakstīti. Ne, viņi nav rakstīti. Tad kāds sakars, ko neprasīs Dievs to, ne? Ko viņš neprasīs? Par maisiņiem viņš neprasīs. Bet tas jau nav Bībelē, tad viss. Jā, viņš nav Bībelē, bet Bībelē ir teikts, ka man ir jārūpējās. Jā, jārūpējas par visu. Tā, kad es vienkārši tādu ekstrēmo variantu pasaku, ka nav Bībelē, man nav jādomā par to. Jā, un tad jau mēs arī varētu pateikt, jebkurš likums nav Bībelē, kad jāievēro satiksmes noteikumi, ātru ierobežojums, tad jau ar maniem viss būs kārtībā droši. Brauc cauri Liepāju uz 170 uzreiz, ja Jēzus satiks. Varbūt. Jā, tā, jā.
Nu, tās ir galējības. Nē, nu jā, bet gan jau, ka ir kāds, kas Protams, pasaka, lai šis ir laimīgi kaut kā- dzīvo. Nu, jā, bet un es pieļauju, ka arī pasaulē daudz metodisti par sociālajiem principiem neiespringst. Bet patiesībā, tad, kad mēs palasām, tā ir dzīves aktualitāte. Nu, palasām. Jā, es domāju, ka mums jāatcerās, mēs jau bišķi pieskārāmies. Un šīs podkāstu sērijas vai tāds apkopojums vairākus epizodu garumā, kā to nosaukt? Sezona? Nē. Kā to nosaukt? Ja tās ir vairākas sērijas pēc kārtas. Epizodes. Epizode arī viena, nē. Vairākas epizodes. Vairākas epizodes par sociālajiem principiem sākas šeit, un pirmā no tēmām ir angliski viņa saucās Creation in Peril. Kas tulkojumā būtu radība briesmās. Nu, tad jau tā kā Bībelē ar radīšanu sākās ar Tieši tā. Un es domāju, noteikti arī tie cilvēki, kas ar to sāka, ar to arī sāk. Ļoti iespējams. Nu tā, kas tad ir tas lielākais apdraudējums? Nu, tad tās trīs laikam, jā, sanāk, 3 punkti, tāda apakšvirsraksts, varētu teikt, ir tā, tūlīt man te pazuda pišķīt. Prāts. Teksts ir garš. Jā, ir gan. Un tāpēc telefonā viņu nevar tik viegli atrast. Nu, būtībā tas apgalvojums ir tāds, ka draud masveida iznīcināšana un kaitējums apdraudot gan cilvēku, gan dzīvās radības. Ja mēs ar pilnīgu vienaldzību izturēsimies pret visu, kas notiek, ko ražo, kā izturas, nu tad nekā nebūs. Mēs būsim iznīcinājuši visu un īstenībā arī paši sevi. Nu jā, jeb ekosistēma iznīcināšana. Jā, ir tas pirmais. Jā, un mēs kā dzīves būtnes neesam atrautas no visas pārējā, un tad šis, tā kā, man liekas, vārds vārdā, ne, bet domā ir pilnīgi tā kā, no radīšanas, no Bībeles sākuma principā. Par radīšanu un par to, cik mēs esam atbildīgi par visu, kas ir apkārt un kā mēs to atstājam apmēram, tā zīme, ka to, ko atnesi, to aiznesi un kaut vai tik vienkārši. Jā, tik vienkārši. Vai arī ne tikai ko atnes, to aiznes, bet aiznes vēl kaut ko, ko tu pat neatnes. Ja tas būtu viens solīt tālāk noiet. Un es domāju, ka vajag ņemt vērā laikam to, ka tie sociālai principi ir pa visu pasauli. Un kaut kādi tie principi liksies mazliet neloģiski, varbūt Latvijai. Jā, kad viņi nav aktuāli. Es tieši par to arī šodien domāju, ka tu tā saki, kad paldies Dievam, mēs dzīvojam tādā labā zemē, kur es zinu, ka pasaulē tas ir ļoti aktuāli, bet mūs tas tiešām neskar. Tā, ka bet mēs visi dzīvojam uz vienas pasaules. Tas ir viens, un otrs tas, ka, man liekas, tas ir tas unikālais, ka mēs visi kopā varam iestāties par to, nevis tikai tiem, kam ir problēma, piemēram, tur vai kā. Jo bišķīt atgriežoties vispār par sociālajiem principiem. Sākumā jau tā arī bija, kad viņi bija Amerikā un tieši par verdzību. Un tad tā problēma bija tajā, ka visaktuālākā un tāda lielākā problēma, verdzības problēma bija Amerikā. Tādā, kur vēl arī kristīgās vērtības ir varbūt diezgan augstā līmenī un daudz metodisti. Jā. Kaut kur citur arī, un es tagad pat nepateikšu. Viss kaut kur ir verdzība. Aizvien. Aizvien. Šodien. Bet tā, ka tas radās dēļ tā, ka Amerikā bija verdzība. Un pēc tam jau sāk likties kopā gan Eiropas metodistu baznīca, gan tos pareizos nosaukums necitējiet. Bet idejas, kad gan Eiropa, gan
vēl Āzija nāk klāt, un tad ir visas tās pasaules problēmas klāt. Un tāpēc man liekas, ja mēs ar visām Eiropas regulām un plasmas salmiņiem un vienreizējiem traukiem diezgan tās regulas un tie aizliegumi diezgan plaši, tad kaut kur pasaulē ir vēl plasmas salmiņi un ir vēl daudz lielāka tāda ekosistēmas bojāšana. Jā, mums noteikti. tomēr jau tādā likumu un vispār tādā atbildībā pret to dabu, kas ir lielāka atbildība, laikam, tā varētu teikt. Es piekrītu. Kaut kur varbūt lobbyis, kaut kādas interesantas lietas. Es tagad klausījos, kad pēdējais ir tas, ka grib pieņemt likumu par to, ka var cirst jaunākus kokus, un tad tur pētījumi rāda tā, un ka vajag tā un tā, un tad, man liekas, cik interesanti, tur bija tas piemērs tāds, ka Igaunijā arī mainīja likumu, papētot Igaunijā likumu mainīja uz otru pusi, bet viņš pasaka, mainīja likumu, neiedziļinās, tikai, lai dabūtu to savu punktu, across, jā. Un mums ir kaut kāds, varbūt ne tik globāls, bet vienalga jau ir kaut kādas lietas, bet es zinu, ka, man liekas, izcērtot mežu, tev jāatstāda vēl viens mežs vietā, vai kaut kas tāds apmēram, tā. Jā, tie ierobežojumi ir diezgan lieli, un īstenībā, kad cilvēki no citām valstīm atbrauc uz Latviju, tad viens no teikumiem, ko es bieži vien esmu dzirdējis, jums ir ļoti zaļa zeme, zaļa valsts. 50% apmēram Latvijas. Tā, apmēram tas figurē kaut kur, Kaut kas saka, mazāk, daudz mazāk, viss izcirst, bet reāli jau nav. Nav. Tie ir tādi pārspīlējumi, un laikam jau abās pusēs esmu dzirdējusi gan tos, kas saka, ka izcirst vajag, jo tie vecie koki nedod tādu labumu, gan arī tos otrus, ka pētījumi liecina, ka izcirst nekādā gadījumā, un man ir paziņas un draugi abās pusēs, un noteikti, ka taisnība ir abiem, bet tā patiesība kaut kur pa vidam. Es jau domāju, man liekas, šitā frāze no tevīm, man liekas, bieži izskan, ka viss jau ir tai mērenībā. Un, kad, ja tas nav ritīgos kvantumos, tad jau, tā, bet tā problēma jau sākās, ka nav jau tā, ka nav kvantumos. Es tagad neatceros, bet man liekas, ka kubatūrā gadā eksportē 63 Nacionālās bibliotekas lielumu, koku daudzums. 60. Tas jau pat nav aptverams. To pat prātā es nevaru ielikt. Man liekas, viena Nacionālā biblioteka tāda grēda ar baļķiem jau būtu daudz, bet tādas 63 tas ir 5 mēnesī tādas vedā. Tas, ko es klausījos tikko radio krustpunktā, man liekas. Un tā, redz, tad jau tomēr it kā nav, bet tas ir pārmērīgs patēriņš. Jā. Un tas jau ir visur. Mēs Latvijā par šo varētu teikt. Un arī daudz kas iet tik daudz eksportā, kur liekas, ka pašiem īstenībā tad nav ko nopirkt to koku materiālu, jo viss ir eksportā. Bet, vai citu materiālu. Un tad ir tas, vai tas tāpēc, ka mūsu zemē, vienalga, kurā zemē Dievs ir kaut ko iedevis vairāk nekā citā, vai tas tāpēc nozīmē, ka mēs tagad drīkstam to ar uzviju likt ārā, eksploatēt, eksportēt un uz to riktīgo piķi pelnīt un darīt pāri tiem visiem dzīviem organismiem. Jā, man liekas, tāpat ir vēl viena, es neesmu 100% pārliecināts, bet ja tās sfēras ir sociālos principos, ir arī tā ekonomiskais aspekts. Un tur jau pat varētu kaut kādā ziņā to tēmu arī tur lika daudz gudrāk un ar lielāku pievienoto vērtību tam kokam. Viņš kā baļķis aiziet pa tādu cenu, bet tikko kā viņš jau ir dēls, viņš aiziet pa krietni lielāks. Un, piemēram, tas jau ir, tāpat nav šī tēma, bet jau citi iespējams. Kur mēs varbūt atgriezīsimies pie baļķiem. Bet tā laikam ir tāda mūsējā problēma. Un laikam jau visur.
Nu, jā, visur. Nu, kaut kādā mērā jau visur. Nu, citur kaut kur, nu, jā, kur vairs nav ko eksportēt. Vai viņi ir sapratuši, ka viņi vairs neeksportē, un tad Latvija palētāk, vai par to, ka viņi nedomā par to. Un tad jau, man liekas, kaut kā mēs varam savilkt kaut kādas īstenībā uz Zviedri aptirgo apakaļ mūsu mežus. Jā. Viņi saprot, labi, viņi savējos vairs necer tiešām. Un tad tā doma tāda apmēram, ka tāda farizēja, ne, bišķi. Sev pieņem to ekoloģisko dzīvesveidu. Mēs rekam, te visi forši zaļi, bet īstenībā viss pieder Latvijā un cer Latvijā. Kaut kādā ziņā, ka dari jau to pašu tikai citā kontinentā daļiņā. Pārpāja Baltijas jūru. Idejiski, ka īstenībā tāda bišķi liekulība ir. Jā, un tas atkal... Vai pirms kara Baltkrievu tur priedes, ja, vai no Krievijas kaut kāda koku materiāla, vai tā. Un tagad jau nav, bet... Nav, jā, bet tad bija. Jā, un tad sanāk arī tas, kad... Jā, un šis tad neiet kopā ne ar ko. Ne ar sociālajiem principiem, ne ar bībeles principiem. Jo es nevaru tā kā iztaisīties, kad manā kambarī viss būs čikaniekā, bet es aiziešu un tavējo izlaupīšu. Ja? Tā. Jā, un šis jau pat, es tagad tikko saliku kopā, ka īstenībā tas jau, tā kā jebkurā tēmā, pa kodām ražotnē, bet tas nav pa šo radību un par radīto. To mēs citreiz pieminēsim. Tas, es domāju, pie nākamā punktu jau var minēt. Nākošais punkts ir globālā sasilšana un klimata pārmaiņas. Tad tas nav tas, ko es domāju, bet labi. Šis ir tas, ko es papētīju, un man liekas, te doma nav slikta. Ja tas ir fakts. Pierādīts, fakts, ka cik tur 70 gadu laikā temperatūra kāpja zemeslodē par kaut kādiem dažiem grādiem, bet kāpja. Un kaut vai tagad pasties kāda pēdējā ziema, ja? Bet no otras puses, ka vasarā nebija nekāda. Tā kā, tas tāds vienkāršais cilvēka arguments, ka redz, vasarā var nav, kur tad ir tā globālā sasilšana, ka mums nav silta, karsta vasara, bet tas jau nav tas, bet tieši tie ekstrēmie laikapstākļi, visi plūdi un kaut kādi galējības. Vētras, kas nav bijušas. Mēs redzam to. Vai kad nogāž, tad tā liekas, ka vienkārši zeme debesīm iet kopā. Jā. Visas, tik spēcīgas kaut kādas. Un tā ir tā globālā sasilšana. Vai tas, kādi ir tie uzstādītie mērķi Eiropai, Eiropas Savienībai, ir tādi, kas būtu tā kā atbilstoši sociālajiem principiem? Es nezinu. Es arī nezinu. Un zin kā, lai katrs tiešām... dara saskaņā ar sirdsapziņu. Jo ir lietas, ko mēs nevaram ietekmēt, ir lietas, ko mēs varam ietekmēt. Bet, un atkal mēs varētu teikt, piemēram, par globālo sasilšanu, ja, par ozonu slāni. Un tur arī iet klāt būtībā tā meža izciršana, kam mēs jau pieskārāmies, kā posta darīšana radībai. Tāds vienkāršs piemērs. Pušamais dezodorants, vai nezinu, kāda lieto, varbūt kaut kādus pušamos atsvaidzinātājus mājās. Jā, es domāju, kāpēc viņus ražo? Tāpēc, ka aizvien ir pieprasījums. Kādreiz, kad es mācījos, tad es zinu, ka viņi darīja postu. Tas bija viens no tādiem, ka tas ir kā... Bet ir? Es nezinu, vai viņi tagad ir pārveidojuši kaut ko, ražojot viņus. Iespējams, kaut kas ir mainījies. Es zinu, ka kaut kādus 10 gadus atpakaļ, kad es pētīju, tad tas bija vēl. Tagad es šodien neesmu neko pētījusi, paskatījusies, es nezinu. Un tad arī, kā būtu, ja mēs visi vienkārši pārstātu, tie, kas kaut bišķiņi domā par to ozonu slāni, un ka mēs daram kaitējumu, pārstāt pirkt viņus. Un ja tas tiešām ietekmē. Es nezinu, ietekmē. Es nezinu, bet vai vienkārši... cik tas procents vai daļa no procenta. Tā kā neticās kaut kā bišķi. Protams, un tad mēs atkal varam teikt, vai tas ir tā vērts vai nav tā vērts. Bet katrs lai dara pēc sirdsapziņas. Jā, jo
Gan jau, tā ir tā lieta, ja tas tā pierādās. Man zina, kas visu laiku vienkārši stāv prātā, ka cik daudz no šitā visa ir tāda, tiešām tāda Mašinērija. pētījumos balstīta un kaut kādos interesēs balstīta. Es nezinu, kā pateikt, bet, piemēram, elektromašīnas, tagad, vai tieši pret elektromašīnām, tāds parasto mašīnu tirgus, lobē to, ka elektriskā mašīnas nav tik labas, jo tur baterijas un tā. Tur ir pētījumi, un viņi finansē tos pētījumus tur, un atkal no otras puses tā, un cik tur tā visa patiesība, kaut kur atkal tās galējības, laikam, mēs atgriezīsimies pie tā diezgan bieži. Bet, piemēram, rekuvācija, uzliek nodokļus dīzeļmašīnām. Mums Latvijā tas svaiga mašīna no Vācijas, jā. Dīzeļu pilns, Vācijā tu dīzeli, praktiski vecs dīzeli nedrīkst braukt nemaz. Tu nevari samaksāt to. Jā, tu nevari to nodokli nemaz apmēram, vai kaut kā, vai pat un pilsētās nevar braukt iekšā. Un viss tas, tā, ka atkal tas, viņi tā forši uzliek nodokļus, iztīra to savu autoparku, autoplaci. Un aizsūta uz visām citām valstīm. Tā, un svaigi tikko no Vācijas. Labākais sludinājums SSA, tikko no Vācijas, vecs dīzels, principā. Un redz, un tas atkal ir tāds, mēs tieši ar vīru vakar runājām tur par tiem filtriem, dīzeļiem, un nezinu, kā viņus tur sauc, pēkšņi aizmirst, ja tu man pateici, es zināju. Izpūtē, jā, tajā izpūtē, tur ar tām daļiņām un tie. Un arī par to, ka Latvijā jau sāk runāt par to, ka liks tos nodokļus un tā, un lai spiestu vairāk uz tiem elektroautomašīnām. Un tad tas, ko es vīram vakar arī teicu, ka neiet jau stāsts pat par to, ka cilvēki nebūtu gatavi braukt ar jaunākām mašīnām. Bet kurš to var atļauties? Tas ir tas, ko es domāju, ka, jā, tā kā viens sociālais princips ir šis idejas, un tā kā ideālā pasaulē, ja? Vai tādā pasaulē, kura izdomā, valsts pieņem tādu likumu, tad tomēr tā ekonomika viņiem ir lielāka. Protams. Bet Eiropas Savienības regula, piemēram, ir visiem vienāda. Un tāpēc tagad es domāju, ka kaut kas mainīsies diezgan pirmkārt ar to visiem, kas ir jau Eiropas parlamentā ievēlēti, un tad tās partijas ir bišķi savādākas, un tad tas kurs bišķīt mainīsies, un plus vēl viss apdraudējums, un tas fokus aizies citā virzienā, bet fakts kā tāds, ka laikam, es nezinu, vai pareizākais veids ir likumi un ierobežojumi, un kaut kādā mērā jau savādāk nepieņems to, bet laikam. Bet vispārīgi es teiktu informācija. Man liekas, jo mēs vairāk informējam un izglītojam, jo vairāk arī ir vēlme mainīt vai darīt savādāk. Jo man liekas, ka te mēs atgrieztos pie tā sociālā principa paša sākuma. Tā kā pēc būtības, ka iestāties par, piemēram, netik turīgajiem, ja, vai tā kā nabadzīgajiem. Un tad te jau būtu likums, tad tevi sots tev, labi, bet ja tev ir mašīna vecu dīzels, tad jau tu neesi nemaz tik neturīgs. Tad nebrauc vispār. Es nezinu, vajag tā. Baigi lielie jautājumi tie ir. Jā, bet tā idejas, ka no vienas puses ir viens likums uzmauts vienkārši, un pieņem tādu 2023. gadā tur vai kā tur, vai 50. Es nezinu, kurš tas gads īsti ir, bet idejas, ka pieņemsim vajag. Nevar vecs dīzeļs tur no kaut kāda gada, piemēram, es nezinu, vai daži, liela daļa nebraukt vairāk mašīnā vispār, vai braukt un maksāt sods, vai vienkārši nebūtu apskats droši vien viņai. Es nezinu, kā tas vispār izpaužās. Un redz, un šitas, man liekas, būs problēma, ka mēs kaut ko spriedelēsim, bet tādas beigie fakti mums īsti nav. Par šo jau arī nevar, es domāju, mēs neesam tajā industrijā ne pētījuši, ne spečuki, bet tikai atkal
es domāju, tā izgaismot un par to, ka mēs katrs varam padomāt, jo kādi arī cilvēki ir biznesmeņi, uzņēmēji, ražotāji, un tur, man liekas, šis jautājums ir daudz lielākā veidā ietekmējams. Ja es neko neražoju. Ja es kaut ko ražotu, tad es teiktu, come on, šis ir vienkārši mega jautājums, kā mēs varam kaut ko mainīt, lai tā vide ietekmētos labāk. Tā kā daudz. Jā, jo, piemēram, idejiski ir šīs mašīnas, bet tā pagaidām, tūlīt noformulēšu to domu līdz galam. Ir piemēram likums vai kaut kā, aicinājums pēc elektriskām mašīnām, bet ja tu dzīvo īrētā dzīvoklī, kas ir realitāte, man liekas, lielākai daļai, es nezinu procentu tagad, bet manuprāt, lielai daļai Latvijas lielai daļai, jā. Kaut vai Rīgā vien par to. Vai kaut vai, labi, dzīvoklī, bet kā viss tā elektrības patēriņš, piemēram, ja visas tās mašīnas ir lādējams un kaut vai, kur viņas ir lādējams, vai kā tu dzīvo. Man vienkārši tas tā vizuāli iztēlojas, ka pagrinātais no loga ārā lādē savu mašīnu. Un bumbas ar laiku deglo. Kaut kā, tas tāds vienkārši viens, ka, tā realitāte, gan jau, kam ir, tas var, bet, ja, piemēram, pauzīte, tagad ir klusums, varbūt nav klusums, es biju šī aizpildīšu klusumu, jo Gunta nav pie mikrofona. Kā jums liekas? Atsūtat privāti tie, kas klausās, kā jums liekas vispār? Tā ir aktuāla lieta vai nav aktuāla lieta? Globālā sasilšana un klimata pārmaiņas. Un mēs jau aizgājām bišķi tālāk uz to, ka tas ir vispār par tām elektromašīnām un ka tās mums uzspiež vai ko. Bet īstenībā tā ir tāda fosīlo, tas ir nākušais punkts īstenībā, atkarība no fosīlā kurināmā, un tas ir arī, tā ir arī degviela, kas it kā teorētiski varētu iztecēt, bet tad atklājās kaut kur citur jauna un parādās vairāk. Bet tas, ko es gribēju teikt, ka idejiski, piemēram, manuprāt, man saliekās neloģiski tas, ka tev ir elektriskā mašīna, bet, piemēram, tas veids, kā valstī procentuāli iegūst elektrību. Labi, mums no HESiem ir daudz, tā kā mums ir atjaunājama enerģija diezgan daudz. Jā, ir. Bet ir arī kaut kāda daļa no tiešām kurināmā no teciem. Tur ir kurina. Jā. Kurina un no tiem tvaikiem, no kurināšanas tas turbīnas griežās un blakus produkts ir apsildīt kaut kādas mājas. Bet principā no tec, kas tas ir ārprāts? Šis būs profesionāli smieklīgs, šis būs humora raidījums tagad. Varēs kāds daudz labāk pasmieties nekā uzzināt kaut ko. Bet principā tā doma tāda, ka ja nav no atjaunojamās enerģijas uzģenerēta elektrība, tad kā tā mašīna... Tas tā kā tā bildī, tas tic, ka tā ir kaut kāda propaganda, varbūt bišķīt no lobēšana no iekšdedzes motoriem un visiem dīzeļu un benzīnu auto industrijas, bet kāda atšķirība, kur tev ir tas motors, kas rūc, kur tu ielej to degvielu, vai tur, kur tu brauc ar to mašīnu, un tev ir izplūdes gāzes, vai visi elektromašīnīs, un tas vats aiziet līdz tādai lielai rūpnīcai, kas kurās. Un, protams, mums nav tādi tik izplatīti. Mums ir vēja ģeneratori, kas īstenībā arī ir liela tāda problēma, kur cilvēki iestājās tagad un diezgan pamatoti. Jā, pamatoti. Jo īstenībā to labumu jau negūst ne tie cilvēki, kas tur dzīvo, ne arī īsti iedzīvotāji. Jā, visas Latvijas, jo es
saprotu to vienu argumentu kaut kādā mērā, ka tā ir tāda mazliet neatkarīgāka un pušu vējš ir elektrība, idejiski, un tad tā ir tīklā ieiet. Bet jā, kaut kādi fiziķi, zinātnieki saka, ka īsti jau tāda ilgspējīga tur nav. Tāpēc, kad arī, cik es saprotu no tiem kaut kādiem pētījumiem un rakstiem, kas ir lasīts, kad tā apsaimniekošana jau arī ir krimināli dārga. Un tad jautājums, cik tā elektrība kā maksā. Tā. Un tie lielās platības ar tiem saules paneļiem arī skās diezgan tā, interesanti. Es saprotu, es neesmu pret. Man liekas, ka katrai privātai mājai uz jumtiem, tagad, piemēram, atjaunojot jumtu, vajadzētu likt saules paneļus, lai ir, piemēram, zinot vienkārši to reālo situāciju, ka laukos, piemēram, tā elektrība kaut kur noraustās, un tad tev ir, kur uzlādēt telefonu, un tā ir tāda bišķīt neatkarība no... Un kaut vai bišķīt lētāk, vismaz, ja tu ielaidi atpakaļ, un tad tev ir kaut kāda atlaide. Un, manuprāt, ja tu atjauno jumtu, tad tu uzreiz jau plāno tā, ka tu liec saules paneļus. Vai būvē jaunu, bet tad jau atkal tev nav tā it kā, bet... Manuprāt, liek uzreiz, un tas ir tāds labs, vai, piemēram, kaut kādas tās mazās dzirnaviņas, kas tur ražo savu to, vai tā, bet jā, tie. Mēs atgriežamies pie tā vārda. Mērenības, jā, ka katram savs, arī tā, tā kā tu izaudzēji savu cūciņu, vistiņu, un ir labi, bet ja tev ir ritīgā milzīgā ferma, kur tur nevar saprast, kas ir. Kurš dzīvs, kur nē, jo tu esi, kas bars ir tik liels. Un tikai... viens otru vēl pēc tam. Jā, un tā, atkal. Un tur jau mēs varam atgriezties pie epizodes numuru kaut kādas, kur mēs runājam par vegānismu. Jā, starp citu, es arī, kad lasīju šos sociālos principus, es arī tieši domāju, ka tā ir epizode, ko kā var noklausīties par vegānismu, jo tur jau arī daudzas ir brīnišķīgas labas domas apakšā, tieši par to, kas ir dots mums un kas mums ir uzticēts un kā mēs par to gādājam un rūpējamies. Tā ir. Es domāju, ka šī tēma vai šis aspekts sociālajos principos ir tāds, laikam, kas ir apspriežams, bet nav atrisināms. Un nav īsti, ir atrisināt viņi nevar, bet kaut kādu to laikam var attieksmi parādīt. Jā. Un tādu iedziļināšanos. Jā. Jo, manuprāt, te nav variants, tā kā es tam ticu un piekrītu vai nepiekrītu. Tā ir tava tā kā izvēle, bet fakti liecina par kaut ko citu. Un realitāte ir tāda, ka tā ir problēma, kas izsīkst, jo mēs viņu pārāk daudz eksploatējam. Tad jautājums, tie, kas nepiekrīt, vai tie, kas, saka, par šito nevajadzētu būt punktam sociālajos principus vai vispār, tā kā kāds sakars, tad, manuprāt, tā jau ir muļķība. Es pilnīgi piekrītu. Es pilnīgi piekrītu tam, ko tu saki, ka tā ir muļķība, ja vienkārši to noignorē. Es vienkārši domāju par to, ka, lai tas neizklausītos tik nenormāli lieli, jo tie visi ir lieli jautājumi. Es tieši tā kā arī domāju, kas varbūt tu, Gunta, ko tu dari? Tu jau pieminēji dažas lietas, bet kas būtu tādas lietas, ko varbūt, lai mēs tiešām varētu globālās ozona slānis un kas fosīlā enerģija, kas vispār fosīli, ja? Vispār kā mēs pēc Bībeles jau nav dinozauri, tad kas tad ir? Bībelē ir dinozauri Bībelē. To mēs varētu citā epizodē. Nē, bet es vienkārši domāju, piemēram, tā kā fosīlā enerģija dinozauri, ja? Tā kā principā. Nē, tur tā kā akmeņu ogles un tā kā tā. Jā, bet kā te viņas ir? No dinozauriem. Nemācēšu atbildēt precīzi uz šo jautājumu. Bet kāds bija tavs jautājums? Man gribās saprast, kas tie par dinozauriem Bībelē. Bet labi ir,
to citai reizei. Tātad mans jautājums, kā es vai tu, kā mēs vienkārši pavienkāršo Latvijā dzīvojot, varam sniegt, dot, piekopt kaut kādas ikdienišķas lietas, lai mēs šo sociālo principu aktualizētu un padarītu tādu, katram saprotam, tādos vienkāršākos vārdos varbūt. Jo es pats īsti nesapratu pusi, no ko mēs runājām. Tā, idejiski, jā, bet realitātē jau tās nav tās lietas, par ko mēs ikdienā domājam. Viņas, zini, es laikam tev oponēšu. Tās ir lietas, ar kurām mēs ikdienā visu laiku saskaramies. Jā, bet ne tādiem vārdiem. Bet ne ar tādiem vārdiem. Tas bija domāts. Tad es tev piekrītu. Pa vienkāršo, kamēr es kaut ko padalīšos, tu arī padomā. Jā. Bet tas viens, kas man nāk prātā, ir nebūt vienaldzīgam. Piemēram, un tas nav mans piemērs šobrīd, bet man likās tik superīgi. Medzē gribēja izvietot, tā kā tāšu draudz, man ir, tā ir draudz, kurā es esmu, un Medzē. Tas arī oficiāli. Jā, tā ir mūsu draudz un mūsu pagasts. Un tad Aija, viena jauna sieviete, aicināja uz sapulci vietējos iedzīvotājus. Gružu dedzināt, jā? Jā, nevis par tiem vēja ģeneratoriem, bet par to gružu dedzināšanas tas būtu kaut kas līdzīgs, man liekas, kas ražot kaut ko iespējams. Jā, ar to domu, tur arī bija tā doma, bet ko tas nodarīs tai vietējai videi? Un tad redzot to, ka viņai ir šī iniciācija, un viņa aicināja, un bija domas pārstāvi, un tad veidojās šis dialogs, un es saprotu, ka tas dialogs ir bijis labs, ka tur ieklausīsies un skatīsies citas vietas. Un tā, man liekas, ir tāda viena no lietām, ko mēs katrs varam darīt, nebūt vienaldzīgam. Šis jau ir pat tāds lielāks solis nekā ikdienišķi. Jā, bet es vienkārši domāju, viņai iedegās par to sirds, es negribu. Vienkārši no tā cietīs mana ģimene, mana māja, mans gaiss. Un viņa aicināja citus pievienoties. Un hops, un tur mēs varam būt par atbalstu. Tāds viens. Jā. Vai tur nenosmīkņāt. Ko tad viņa tur viena izdarīs? Ja? Bet varbūt tieši es varu aizlūgt vēl par to. Lūgt, vienkārši, lai tur nāk gudrība arī valsts vīriem un sievām. Ko tad darīt un kā tad darīt? Tad ir tādas vienkāršas lietas, kad mēs ejam dabā. Neesam cūkas. Tur jau cūkmenis daudz ko. Jā, cūkmenis savā laikā daudz noteikti nezinu, starp citu. Un ne tikai, ko es atnesu. Tu zini, kas ir cūkmenis? Kas ir cūkmenis? Tieši tā. Un mēs ar ģimeni daudz pavadām laiku staigājoties pa mežiem. Un tad arī viena no lietām, ko mēs tad, jo mēs parasti ejam īstenībā ne ar ko, tā kā paši vienkārši, bet tad mēs piedomājam, vai paņemam gruškastu maisiņus. Paņemam gruškastu maisiņus un saliksim visu, ko mēs redzam, jo aizvien to, ka mēs ejam baigos dziļos mežos, mēs atrodam neiedomājamas lietas. Tā. Un tas ir veids, kā, pieņemsim, es parādu to, ka man rūp maisiņi. Ja? Jā. Tas arī tāds parasts veids, vai tas kaut ko daudz prasa? Nē. Paķert līdz to audumu maisiņu, vai tev riebas audumu maisiņu, pēc tikai tos papīra maisiņus. Labi, tu varbūt tur tā nedomā. Paskaties, papīra maisiņš ir lētāks nekā plasmas maisiņš. Tā ir atkal regula. Ietaupīsi, bet ļoti laba regula. Tas ir žests. Tas ir tāds labs žests, ietaupīs naudu. Ja? Tā. Un gruškastē ātrāk sadalīsies. Tev ir elektroauto. Kāds auto? Elektroauto. Nav, bet man ir mans personīgais viedoklis par tiem. Un tas nav par to, ka es kaut ko lobēju. Es pirmkārt nevaru atļauties elektroauto, iegādāties. Lietotu. Es viņu nekad nepirkšu. Jo es uzskatu, tas ir apdraudējums man un manai ģimenei. Kaut kādā brīdī kaut kas vienkārši aizsvilsies. Un tad man liekas, ka cik daudz vairāk cieši tie, kas tur
cilvēki, ja, kas rok ārā visu to. Nu jā, to es nezinu. Tur, man liekas, tikpat cieši arī, kas tos naftu pumpē. Jā, un šis vispār nav pārstrādājumi, tie akumulātori. Nafta arī sadeg. Jā, bet ļoti ilgi atjaunojama enerģija. Jā, ļoti ilgi, kad būs nāk šie dinozauri. Jā, nu tā. Nu tas ir tāpēc, es saku, es neesmu speciālists, bet man ir labāks arguments šim, kad ir biodīzels. Man ir labāks arguments, manuprāt. Nu, ir, piemēram, biodīzels, ja, kas ir no kaut kādiem produktu. Jā, tā kā rapsis, jā, rapšeļģe. Principā tikai vēl kaut kā savādāk uztaisīt, kas teorētiski nav no, varbūt daļa ir, bet tā kā procentuāli mazāk tiek izmantot. Es zinot, šitas atkal ir tāds, ko es... Bet biodīzels nav no tīri tikai no tā kā fosīlā. Jā. Kas, man liekas, ir kaut kāda alternatīva. Vēl kaut kas super jauns ir kā sauc? Hydrogen. Latviski. Ūdeņraža, jā. Tātad, tas ir tāds, kas ir īstenībā ūdens molekulas sadalīts un ritīgi. Par to es esmu pilnībā. Nu, tad redzēs, kā tas attīstīsies. Jā. Vai mēs kādreiz to pieredzēsim? Es domāju, ka jā. Jo es esmu par to 100%. Bet kamēr tu nebrauc ar elektroautoru, vai tu brauc? Ar vecu dīzeli. Jā, nu lūk. Kamēr tu brauc ar vecu dīzeli, bez elektroautoru, ko tu vēl ikdienā dari jau un ko tu varētu vēl varbūt darīt? Varbūt tas nav. Es neatceros, kad es esmu jauns drēbes pircis. Tā ir tāda viena lieta, ko es laikam tiešām. Man pirmkārt nav tāda finansiālā rocība, lai es varētu pirkt. Nu, šādi tādi īstenībā. Vienīgais, ko es pērku, laikam ir zeķis un apakšveļi. Jā. Un pārējais viss ir humpalas vai kaut kur dabūts vai kaut kur atdots. Es tur arī piekrītu, jā. Tas varbūt ir tāds viens. Ļoti maz, jā. Un tas ir labs, jo tas arī iedzem factory, tātad tas iedzem globālās sasilšanas. Un tas iespējams ir vēl cits sociālais princips, bet kaut kādā ziņā. Un otra lieta ir, tā kā es arī nevaru vienkārši gruškastē izmest kaut ko tādu, kas man neder. Man vienkārši necējās roka. Jā. Un līdz ar to tu meklē, kam tā kā nodot tālāk vai kā. Kaut vai vismaz, lai aiziet vēl lupatā kaut kur vai kā. Jā. Kaut kādā veidā mazliet šķirošana iespējams. Pareizi, jā, mēs arī šķirojam atkritumus. Es aizmirsu. Jo redzi, kaut kādas lietas jau ir tik dabīgas. Jā. Mūsu ikdienā, ka es pat to neuzskatu, ka tas ir kaut kas, tā kā ekstra. Ir 2 minūtes, es teicu, vai 57 minūtes pagājuši. Principā stunda, ko mēs plānojam, ir pagājusi. Jā. Mums ir WhatsApp grupa, kurai var pievienoties. Zem šī ir tas links, kur var pieteikties. Ja nevar atrast, vai kā var man vai Guntai prasīt privāti. Droši. Mēs izdevām grāmatu, kuru var iegādāties. To arī var prasīt privāti. Jā, vai arī iemeklēt Facebookā Veselīgcamp un droši tur rakstīt. Atbalstīsiet labu mērķi. Jā. Pusīties Veselī nometnē, pusīties grāmatfondam. Jā, kur mēs mēģinam darboties. Jā. Es ceru, ka kādam šis bija interesanti. Es ceru, ka citas epizodes būs interesantākas, jo tie sociālajie principi ir dažādi. Jā. Un varbūt mēs varēsim parunāt par viņiem tā plašāk vai dziļāk vai interesantāk. Ja jums ir kādi jautājumi vai ieteikumi, jo šis ir eksperiments. Šis ir eksperiments, jo doma, ka celt gaismā. Jā, aktualizēt tās tēmas, kas īstenībā ir katram
domājošam, es gribētu teikt, kristietim jau tādas diezgan pašsaprotamas. Jā, es piekrītu. Un, ja nav, tad mēs viņus pateiksim, un tāds, jā, loģiski. Loģiski, jā. Jā, es ceru, ka jā, kad īstenībā tā galvenā atbilde vai doma galvā pēc šī ir, jā, loģiski. Kāpēc jūs to sakat? Bet, varbūt nē. Un, ja nē, tad forši, kad aizķerās, jā, un tad centies izdomāt, kā es pats personīgi savu daļiņu var šajā pielikt, lai pasauli pēc mums paliktu bišķiņi labāk. Jā, un tā kā šīs ir diezgan tādas mērķtiecīgas un strukturētas epizodes, tad neko nesolot, iespējams, tas var būt biežāk nekā reiz mēnesī. Jā, pietiek solīt Bībelē, teikts labāk ir nesolīt nekā solīt un nedarīt. Bet mēs tad arī nesolījām. Mēs teicām, ka janvārī būs pa finansēm. Mums to vajadzētu mēs esam parādā šo vēl aizvien. Tas un parādā arī nevar palikt, ja? Jā. Piedodiet saviem parādniekiem. Nē, neko nepalieciet parādā kā vien mīlestību. Redz. To mēs arī bijām parādā. Ok, čau! Viss tā.